A kā tu viņu ieslēdz tā? Viņš Tu viņu apgāzi, viņš ieslēdzās? Jā. Nopietni? Jā. Šitie ķīnieši izstrādājumi. Es neredzu kameru, kur jāskatās. Tu biji tikko nedaudz rasistisks. Tu sauc par aziātiem. Jā. Labrīt, Cēsis. Čau, Jāni. Čau, Bruno. Nu, ko, mēs esam savākušies. Mēs te bija drusku tādu ilgāku pauzīt. Man bija tāda sajūta, ka mēs jau vispār vairs neesam tikušies. Nestoties uz to, ka mēs esam kaimiņi. Jā, tas gan. Nu, neko darīt. Nu, katrā ziņā esam savākušies uz kārtējo ierakstu. Es pa ceļam aizdomājos par tik... Es esmu viegli aizsmacis. Es reiz tev lūkšu piedošanu. Lieliski. Jūs tomēr sākās mums jau rudens. Jā, viss vasara beigusies. Sildītā Jānis apakaļ. Ventilators var nest projām. Nu labi. Par to domāsim. Nē, tātad. Ja par šo mēs iemainām to, ka mums būs ziema apakaļ normāli. Es saku, tā ir cena. Ziema ir forša, bet... es nezinu. Gribās bišķiņ ilgāk laikam, lai tas siltumiņš bišķiņ paturās. Nu, labi, šogad mēs norakstam. Viņš tika norakstīts jau jūnijā, kad es domāju, viss būs kārtībā. Tā, tu esi kaut ko pasties jaunu, jo man tā, kā saka, man bija laiks, bet man laikam nebija vēlēšanās, jo tā problēma ir tā, ka... Un es vispār, es mēģinu atkrist atpakaļ kaut kādā tādā laicīgā, kaut kādā domāšana veidā, es pa ceļam aizdomājos par pilnīgi absolūti filozofiskām lietām, tāpēc es tā nedrīkst darīt. Man no rītiem vajag kaut kādu, acīm redzot, tajās dienās, kad mums ir ieraksts, man vajag kaut kādu tādu meditācijas, laikam, kaut kādu pusstundu pirms tam. Jo man prāts aiznes pilnīgi par citos virzienos, un tagad man vajag atnesties atpakaļ, un man ir sarežģīti. Jā. Tātad, kas vispār noticis? Sāksim ar personīgo sfēru. Jā, pēdējā nedēļa bija tā diezgan aizņemta, tāpēc arī mums ir neierastā laikā gan epizode, gan viss pārējais. Bija Veidenfests. Veidenbauma dzeju lasījumi visādi un garīgie pasākumi tādā garā. Ļoti labs, man ļoti patika, es piedalījos daļēji organizēšanā. Jā, paši arī spēlējām gan pēdējie, un pēdējā laikam vairs nespēlēsim, nepatīk man pēdējiem spēlēt. Cik es atceros no savām pēdējo spēlēšanas dienām starp 98. gadu un 2005. 7. Tad jau mēs vairs nespēlējam pēdējā, bet kādreiz bija tā, ka nebija bieži koncerti un nebija daudz vietas koncertiem, un tad organizēja koncerts tā, savāc visas jaunās grupas, jo kādreiz bija ļoti daudz, es nezinu, vai tagad viņi daudz, es vienkārši esmu vecs, tāpēc es neiniciēju, bet savāc visas tās grupas kopā un taisīja koncertu. Tātad koncerts sākās mums tur 8, 9, beidzās 6 no rīta. Tas izklausās vispār forši, tāpēc, ka dabūna efektīvu vai ne tādu sapakotu kopā to koncertu pieredzi. Te gan jāpiebilst, ka kādreiz jauniešiem ir drusku citu uzvedības paterni, vai ne, nekā tagad. Es domāju, ka pirmās 3-4 grupas tu noklausies ok, un tur ir viss forši un zāli pilna atbalstītāji daudz, bet tad sāk notikt divas lietas. Pirmkārt, laiks sāk vilkties. Tas nozīmē, ka te pēdējais spēlē vairs nevis 6, bet kad 9. Tas nozīmē, ka, man liekas, ir bijusi vienreiz, ka es jau pagulējis, un tad man ir jākāp uz skatu. Un otra nepārāk labā lieta ir tā, ka tātad laiks sāk vilkties, un otra nepārāk labā lieta, kas ir divpusēja, ir tā, ka skatītāji kļūst aizvien mazāk. Jo viņi vienkārši atlūst. Kāds varbūt aizbrauc prom. Tajā laikā neviens nebrauc prom. Kaut kur visi guļ pa stūri. Un vēl ir tā, ka jo vēlāk spēlē grupa, jo viņas uzstāšanās kvalitāte ir tālāka no optimālās. Jo tāpēc, ka tu jau nesēdies kaut kur backstage, jo tajā laikā, kā tu vari iestūķēt 20 grupas backstage. Tas nav iespējams. Un tad viss kaut kur sēž un dzer, un tad no rīta kāds kaut ko tur spēlē. Kaut bija tā, ka skaņotāji bija jau samierinājušies, tur tiks kaut kas novemts un saplēsts un apliec. Tagad man liekas, ka ļoti rēti apvem novems aplēšs, ka viņa tā kultūra augus ir. Un nav vairs tik trāks spēlēšana. Es esmu vienā koncertā. Tikai vienā savu mūsu laikā. Vienā ļoti interesantā koncertā Mālpilī, no kurienes nāk arī grupa, pirmkārt es teikšu grupa apēdājas, bet vispār no kurienes nāk grupa Dzelzs Vilks un tas bija Dzelzs Vilks kaut kāda dzimšanas diena. Pirmā, es nezinu. Tas bija sen, arī 92. puses varētu būt. Kurā viens no buņģieriem bija uzvilcis uz galvas bungu uz koncertu, bet tas pat nebija koncerta beigas, bet vidusdaļa bija uzvilcis uz galvas bungu un ar to bungu, tā kā sita šķīvi viens grupas pavadījumā.
Es nevaru, varbūt tas arī bija tas dzels vilks, kurš pavadījums. Bet tā, es tik tā atceroties savējos laikus. Ļoti interesanti pa Mālpili runājot, māls uz mālu bija? Tu biji mālā vai kur tu biji? Jā, tā tad es nebiju. Man bija doma iet un tā kā ar savējo krēslu nogāzīties sēdēt, bet es nezinu, vai tas šoreiz būtu strādājis. Tiem, kas nezin, tiem, kas nav vietējie, mūsu pils parkā bieži notiek koncerti un bieži vien viņi ir par ieejas maksu. Un tad tur ir tā, ka ir cilvēki, ir 3 līmeņi ieinteresētība cēsniekam. Es pieņemu, ka varbūt ir arī necēsnieki, kas tā dara, bet cēsnieks ir izplatītāk. Tātad pirmā līmeņa ieinteresētība ir tā, ka man ļoti interesē pasākums, es vēlos viņu apmeklēt, tad tu esi tur iekšā un tad atbilstoši tur esi kaut kur apsēdies vai nostājies vai kaut tā. Tad ir tāda viduvējā, ne pārāk, es teiktu, ieinteresētība, ka tu paņem līdzi savu sēžamo un sēdi pils parku otrā pusē ir tāda nogāze. Pat ne nogāze, tur vienkārši ir gals vai ne tam parkam. Un tā parasti nav norobežota. Tu vari iet tur, vai arī pie Pareiztīgo baznīcas, tur Riekskalns, Krievkalns, kas tur tās augšas. Lūk, tas trešais ir tas, kas bija ar mani, es tik maz sapratu. Es gan dzirdēju, ka Acis reklamē to pasākumu pa Rīt panorāmā, kad pārdienas iepriekš, bet es nenoķēru, kas tas būs, laikam tā ir jās. Un tāpēc es kaut kā arī neaizgāju. Man kaimiņi aizgāja otrā virzienā kaimiņi. Un es vēl neesmu viņu saticis, viņi bija vakar. Kā bija? Nē, es sapratu, es pats nebiju, es dzirdēju vienkārši no malas, kad nebija, rezultāts jau nebija slikts, ka tur iekšējā kaut kāda organizēšana, bet tas jau viņiem vēl, lai savā starpā risinātu. To jau neredzēju, gan jau no malas. To jau mēs nezinām. Galvenais jau ir, lai beigās ir smuki un beigās bija smuki un laikam, ka visiem patika un viss bija forši, bet esot bijušas no skatītāji dzirdēja, ka pauzes varēja būt viņš īsāks tur, Tas bija kaut kāds priekšnesuma kopums. Jā, priekšnesuma kopums. Tā arī tur bija, sapratu, koris, tur bija mūzika, tur bija dejas. Tādi cēsu dziesmu svētki. Tā pilnīgi. Bet ļoti mākslinieciski. Okay. Cerēsim, ka viņas atkārtos vēl kādreiz. Šaubos, mēs jau esam kultūras galvaspilsēta, bet es sapratu, ka mēs neesam kultūras galvaspilsēta, mēs esam pašpasludināti izrādās. Nē, īstā kultūras, tu domā tā kā Eiropas, tā mēs sacentām. Latvijas. Tiešām, jā, izrādās, ka nav. Es sapratu, ka nav. Jo, ja tu paskaties, ja tu paskaties visur, kur ir rakstīts, kur tas 2025, tur nav rakstīts kultūras galvaspilsēta, tur rakstīts kultūra galvās, pilsētās. Tas ir. Es varbūt tagad kaut ko pateikšu, nepareizi, bet tas ir slogans. Bet tur nav, nevienā vietā nav rakstīts kultūras galvaspilsēta. Bet tas ir pieņemts, ka tu to tā kā zini. Tas ir manu versija par šo. Ir pieņemts, ka tu to apzinies, un tāpēc tas nav tev jāatkārto. Es noskaidroju, ka mēs esam tā kā mēs neesam. Šābūt interesanti uzzināt. Jā. Nav tik interesanti uzzināt. Es varbūt, es nedomāju, var jau pieznīt kādam pajautāt, bet būs labi. Kā ir tā ir? Kā ir tā ir, jā. Un viss kaut kādi pasākumi te notiek. Es caur pilsētu izbraukt nav iespējams. Jā, Fonoklubā bija nekvalitatīvās mūzikas šitais pasākums. Bāc, viņš jau ir jau cik gadus, un es tā arī nekad nespēju. Bet viņš, man liekas, gandrīz pat divreiz vai pat vairāk reizes gadā nestrāk. Tā. Ne, uz to gan es noteikti aizies. Bet tur man arī tās ļoti spēcīgs viedoklis ir, man liekas, kad jāmaina tās grupas, kas tur spēlē. Viņas pārāk kvalitatīvas. Viņas spēlē kvalitatīvas. Skaidrs, jā, ne, tu nekvalitatīvi. Jā, viņi pa daudz pārāk kvalitatīvi ir. Jo viena tur tā, kas izteikti bija, tur viņiem jau ir jau singls ierakstīts studijā, jau ļoti kvalitatīvs covers Limp Bizkit dziesmai. Laikam Limp Bizkit dziesmai. Limp Bizkit man tikko atdzīvināja arī drusku. 25 gadus vecs atmiņas prāt. Es domāju, ka tur jānomainās. Tur mēs varētu sākt divatā iet spēlēt. Mēs pilnīgi noteikti būtu pārāk kvalitatīvas, tā domāju. Tas ir, es vienkārši negribu arī ne sevi, ne tevi noniecināt. Man nav nejausmas. Es zinu, kad spēlēju grupā, es nekad neesmu dzirdējis. Varbūt arī tas ir labi. Man nav nejausmas. Zinu, mēs varam apmainīties kādu dienu ar ierakstiem. Jā, diskiem. Jo man ir disks. Man nav kur ielikt disku. Man arī nav kur ielikt disku. Mēs varētu apmainīties diskiem. Tā kā viņš pirms tam stāvēja plauktos, tā viņš tāpat tikai samainīs. Jā, mēs bijām Latvijā pirmā grupa, kas izdeva ierakstu USB flash formātā. Kā tas bija? 2003. gadā. Tas bija. Zini, kā es tev varētu teikt, tas bija ārkārtīgi interesanti, dzīvi mainoši, bet tas vienkārši pasūdījām no Ķīnas flash diskus un ierakstījām. Nekas, zini, tā tagad atskatoties, tie notikumi tajā laikā, viņi likās vairāk tādi groundbreaking, vai ne, nekā tagad atskatoties, jo tie 100 cilvēki uzzināja par šo faktu. Kaut kur šur tur no veciem. Flashkas tas nav lēts prieks. Tajā laikā
Tas viss ir lēts, prieks skaties, kā un cik kādos apjomos iegādājas. Bet, tas, nezinu, man reizēm gribas atsākt, bet es diez vai atsākšu spēlēt ar savu mūžu. Kāpēc ne? Nē, es saku diez vai uz skatuves formātā. Tādā ziņā tā jau paspēlēties, jo šad tad es paņemu to ģitāru. Tāpēc, ka tas prasa baigos saņemšanos, tas ir ļoti, tu domājies, tad tev ir jāmēģina kaut kur, kaut kā ar kaut ko, vai ne? Tad tev ir jāsaskaņo laiki, un tas viss ir pārāk sarežģīti. Tikai paliekam pie tā, ka tas viss ir pārāk sarežģīti. Bet jā, ko es vēl gribēju teikt? Es biju, piemēram, man radās interesants jauns pārdoms. Es tagad strādāju, man jau smieklīgi nāk to mēģināt pastāstīt. Es tagad strādāju pie savas stand-up rutīnas, vai ne? Tu redzi, man atlika pateikt pāris vārdus, tev sāk smēdīt. Tātad es uzskatu, ka es esmu piedzīmes komiks. Nē, tā ir ļoti specifiska stand-up rutīna, kas īstenībā nav stand-up rutīna, bet es mēģinu garlaicīgas lietas pataisīt izklaidējoši, pastīsimies, kā man sanāk. Un kaut kā tā sanāca, jo tā ir tāda specifiska lieta, ko es gatavoju vienkārši prezentāciju sēriju ar dažādām ar uzņēmējas darbības saistītām lietām. Un es biju aizbraucis nedēļas nogalē uz Bērzainas pamatskolu, sākumskolu, Bērzaiņē, kur notika bērniem paredzēta, ja es varētu maldīties, Madonas amatieru teātra, izrāda Kaķīšu dzirnaviņas. Tas bija tajā lielajā teātri ietvaros, jo bija kaut kā čatā, jau arī rakstīja, ka tur visu dienu tajā dienā Cēsīs bija teātris lielais visādi. Tad varbūt kaut kas ar to staisīt, jo... Kurā dienā tas bija? Biežana svētdienā. Jā, tas ir ar to, jā. Nu, lūk, un par pašu teātri man godīgi skot nav beigās kā tāds tautas teātris, kā brīvdaba, tas bija brīvdabā. Kā brīvdabas teātris, viņš bija, kā Skrudardienas cilvēks, man godīgi, es neesmu beigās tespiāns, ir tāds vārds. Bet, nu, lūk, tātad, ko es skatos, es jau vairs neatceros, kas tie Kaķīšu dzirnaviņās bija rakstīts, vai ne? Un tātad tas Kaķīts, viņš tur tam dzirnavam darbojas, viss viņam tur darbojas, bet viņam ir 3 meitas. Tās 3 meitas vajag izpricināt, tām meitām vajag pūru. Viņam, atkal, es te druski iespējams pārfrāzēju, bet viņam to pūru vajag tik tuvu vienu otrai, ka viņam beidzās nauda. Viņš aiziet un no veikalnieka Melnā kaķa to naudu aizņemās vienreiz. Tad viņš viņu aizņemās otrais. Tas Melnais kaķis saka, man vajag collateral, vai ne? Man vajag kaut kādu apakšā ķīlu, un tad tur tas tiek paspēlēts kā kaut kas ārkārtīgi slikts, un tas Melnais kaķis ir ļaunais tās. Es neko nesaku, viņš arī ir ļaunais tās. Vienkārši tad tiek parakstīta tā ķīla lielāko daļu no tā aizdevuma. Tas melders, tas kaķis ir atdevis, tad viņam apķīlā tos viņa dzirnavas, viņš paliek bez viņām, viņš paliek bezpajumtnieks, meitas viņa aizdzen prom. Nu, tur viss ir slikti. Beigā ir tā, ka tā latviešu tēla viss ir tik slikti, kā autoram, kas ir Kārlis Skalbie. Autoram nav bijis interesanti no tā sliktuma, tos cilvēks vilk laukā. Mēs redzam, mūsu literatūra ir tādās tagad divu ietekmju sfērā, vai ne? Mums ir drusku kaut kāds ziemeļniecisks, kaut kas skandināvisks, vai ne? Tur Kalevipoeks, vai ne? Un kaut kas un tad mums ir austrumu ciešanas štēle, Krievu, vai ne? Un tās ciešanas tur pamatīgi labi ir redzamas, un tajā brīdī viņam šķits, es tās ciešanas esmu aprakstījis pilnībā, man tas risinājums tā baigi nav svarīgs. Un tad viņš tur aiziet pie karaļa, karalis atnāk izdzen viņu laukā, pirms viņu izdzen, izrādās viena meita ir atgriezies, tā nav nozīmes. Bet paliekam pie tā, viņš ir aizņēmies, tātad viņš ir ļoti neatbildīgi uzvedies ar savu naudu. Viņš neatbildīgi uzvedies ar savu mantu, viņš kā privāta persona ir aizņēmies, garantējot uzņēmumu mantu. Nu, tur ir visi no uzņēmējdarbības viedokļa visi tik slikti. Tā viņam arī vajag. Nevis tā viņam arī vajag, taču ar viņu notikušais bija likumsakarīgi. Tā kā pilnīgi normāla lieta, tā dzīvē notiek. Tur viss. Jā, bet tātad, kas man no šī viss nepatīk, ir tas iespējas, ko tas atstāj uz bērniem. Man pilnīgi gribēs, tā kā viss tur planījās, man gribēs iziet priekšā un pateikt, tā, stop. Tagad nedaudz skaidrojošā darba. Es saprotu, ka jums tas Melnais kaķis liekas kā ļaunais tēls, bet viņš tā īsti neko nepareizi nav izdarījis. Nē, pēc tam viņš ir kreditors hedonists, jo pēc tam viņš ievācās tajās dzirnavās un negrib vairs neko malt un tikai tusējās ar mazajām kaķenēm un dzer saldo krējumu. Es arī iespējams kādu laiku pats sēdos padzert saldo krējumu, jo man uzskrist virsū milzīgs nekustamais īpašums. Tas ir atkal, tas ir mans tāds skatu punkts. Un, nu, lūk, un
Tad es domāju, to, ka man vajag taisīt pa īstam stand-up. Nu, jo šis bija drusku joks. Nē, tas nav joks, bet tas ir specifisks stand-ups. Bet es gribētu taisīt tādu vispārīgu, pilnīgi visiem cilvēkiem paredzētu stand-up, kurā es paņemu latviešu literāros darbus un izskaidroju, kā tam vajadzētu būt no ekonomikas viedokļa. Jo viss kaut kas ir šis burvju vērdiņš mums, vai ne? Ir kas tik nav. Viss, kas kādam kaut kur pieder, viss, kas tiek atņemts, viss, kas parādās no nekurienes, tas prasās pēc skaidrojuma. Jā. Tāpēc varbūt, ka tik slikti mums iet tajās finansēs, vai ne? Kad vienkārši mums ir tādas pasakas, kas pilnīgi absolūti... Iedzīts no sākta galā, ka viss ir slikti. Kur ir mūsu tautas varonis, kas ir no lielā... Lāčplēs no lielās bankas. Lāčplēs no melnā bruņinieka ir aizņēmis naudu, refinansējis jau 3 reizes, vai ne, aizgājis pie Kangara, to vēl apčakarējis. Gal rezultātā viņš Latviju ir uzbūvējis spīdoli, vienkārši spīd, kā zeltā visa, vai ne viss. Mēs beigās visi esam plaukstoši valsts, kamēr Kangara parāds ir cedēts uz melno bruņinieku, tie savā starpā nevar neko izlemt un abi apķerās un iekrīt Daugavā. Tādu lūdzu uztaisam mēs Lāčplēs. Bet vienmēr tā uzreiz ir cita nacionāla domāšana, bet tā vietā mums ir nebāz degunu, kur nevajag. Tas ir latviešu moto. Nebāz degunu, kur nevajag. Nebāz degunu, kur nevajag sprīdīt, nebāz degunu, kur nevajag Lāčplēs, nebāz degunu, kur nevajag cibiņu. Labi, cibiņš cits tās, bet nebāz degunu, kur nevajag arī savā ziņā kaķi. Ko tu, domājot par kaķi, tā, ka tas bija man tāda pieredze šajā nogalē. Tas tā, man vienkārši liekas ļoti interesanti, kā mēs... Es tā nebija pirms tam saskāries, jo es bērns nebija vedis publiskiem pasākumiem, izņemot uz kādiem tutus koncertiem, bet tutus koncerti neizceļas ar savu morālo dziļumu, teiksim tā, bet kamēr skalbas tā pasaka, viņi mēģina cilvēkam kaut ko iemācīt, un es savam bērnam speciāli jautāju apakaļ ceļā, ko tu esi iemācījusies no šī? Ko viņi teica? Viņa teica, tēti izbeidz. Tas ir pirmais, ko viņa teica, ka viņa ir mans bērns, viņa diezgan labi pazīst. Viņa man māk apsaukt, bet to viņa teica pēc tam, kad viņa teica, nevajag būt sliktam. Un es saku, jā, nevajag būt sliktam, bet vienlaikus vajag arī mēģināt tā kā domāt drusciņu par rītdienu, ne? Un vienlaikus mēģināt tikt galā no situācijas, kā tu saki, varbūt vienkārši parunājoties ar citiem, ne? Vai kaut kādu, tur vajag izdomāt kaut kādu, es padomāšu par to. Tā, kad, lūk, tas bija mans nedēļas nogals notikums. Tas arī viss, es liekas, citur ir padarīt. Jā, es arī baigi, es nezinu, nospēlējām tur pēdējā tajā Lietuvā, pēc tam es vakardien centos dabūt sev uz kājām, jo projām īstenībā bišķiņ neesmu izgulējies. Stāvējuši tevis? Es redzēju pirms ir. Es novēju, tu esi ticis uz kājām. Ir tāds joprojām tāds bišķiņ, Shaky. Ļoti traka bijusi nedēļa, 4 dienas fiziski norukāt, pēc tam norukāt 1 dienu garīgi, tur skraidīt apkārt, visu organizēt. Labi, ka šis neuzliek uz tev pilnīgi vispār nekādas pierienas. Šis ir vairāk tāda uzlādes. Jā, tāda ļoti atnākt parunāties ar kādu gudru cilvēku, un ar tevi arī. Es jau tā arī saprotu. Tātad, par parunāšanos runājot. Kas tas ir? Tas ir papīrs. Elektronisko papīru čals atnesis. Vot modernizācija. Nē, tāpēc, kad es pagājušajā atceries, mēs runājam par to, ka neprofesionālo telefonu savu. Es sakaunējos, un tagad telefonu nav. Es tagad lasīšu no papīra. Nē, vienkārši drusku, kāds saka, lai parādītu. Jo man bija tā, ka man pagājušajā nedēļā nebija laika CS sarakstē ieiet. Tāpēc man tur bija pār pa 300 ziņām. Bet tu varēji forši tīt augšā. Tas, ko es tev varu īsti konkrēti pateikt, pagājušo nedēļu CS sarakstē bija tikai un vienīgi izteikti pārdošana. Es to pamanīju, un es tā kā eju cauri un skatos, nav nekas interesants, bet tad es iedomājos tātad. Un man ir, es esmu diezgan ilgu laiku strādājis par analītiķu, un analītiķis, ja viņš ir labs analītiķis, un es negribētu sev, protams, beigos lauru, vainagus taisīt, bet es uzskatu, ka es biju ok analītiķi. Tātad analītiskā domāšana nozīmē, ka tu vari ieraudzīt dimensijas, kuras iespējams vienkārši skatoties uz atsevišķām datu vienībām ieraudzīt nevar. Tu, piemēram, apsties uz tos pārdošanas sludinājumu, tad nekas beig, viņš tur ir. Jā. Bet tad tu paņem tos vispārdošanas sludinājumus, apsties uz viņiem, kā tu saka, pret gaismu. Tad tu vari ieraudzīt varbūt kādas sakarības, varbūt kādas jaunas elementus tajā visā. Es domāju, es to pamēģināšu. Tātad, bez tā satura beigi, tagad vienkārši es to nolasīšu rindā. Šis pat nebija viss, es rakstīju, kā tu redzi, cik man lapā vietas pietika. Nav tā, ka to lapu var kaut kā pabīdīt, vai ne? Viņi var, bet man vislīgums. Un man arī nekās, ko tad mēs aizņemsim ēteru laiku daudz. Tātad šis ir pēc kārtas. Es neesmu neko izlaidis, vienīgi jāņem vērā, ka ir daudz izdzēsti ziņas pa video, bet kāds kaut ko ir nopircis, tāpēc es nevarēju. Jā, bet es arī pamanīju, varbūt to vajadzētu kaut kā ieviest, nedzēšam ārā.
Ne, muļķības tieši otrādi dzēšam ārā. Nu, kā jūs pārdevis tās apakšbiks? Vai tad, tās ziņas tā, ka var editot. Atzīmēt, pārdots un viss. Ja, bet viņas aizņem vietu tavā tajā scrollā. Nē, tās ir tehniskas lietas, bet... Nezinu, vai arī tad... Tev ir ziņkāri, ja? Man ļoti gribās, kas tur notika pirms tam. Jo ir bijuši ziņas, kur ir kaut kāda diskusija par kaut kādu produktu bijusi, vai kāds kaut ko pārdod, un tu spiedus tām ziņām, produkts te nav. Un viņi tajā sarakstē. Otrā virzienā skaties, taču vajag skatīties no nelasītiem uz leju, nevis uz augšu. Bet, labi, tas tā. To pamēģini. Tātad produkti. Es lasu pēc kārtas. Kāzu kleitas, 3 gabali. Nu, viena tā paša cilvēka. Tas ir interesants dzīves stāsts, kurā būtu interesanti, iespējams, iedziļināties kādreiz. Virtuve iebūvēta bez tehnikas. Krokši, Ikea gulta, malka. Gan mitra, gan kaltēta. Skūteri, ne elektriski. Griķi, ziedoši, meklē. Telpa noma. Šeit meklē to telpu noma. Zīdaiņu svari, meklē. Putekļsūcējs iznomā, bet, kas man liekas, ļoti specifiskās 1 dienas 2 stundās tikai. Tas man liekas ļoti... Tas tīrīšanas, tas ir labs, to es vienu brīdi pat apsvēru paņemt, tur tas mitrais putekļsūcējs. Pudeles, riepas, apavi, olu sēdeklīši. Man liekas, tas ir bretis, ne? Bet es ne... Olu sēdeklīši, vienkārši olu kastes. Olu kastītes, ne olu kastes, es pieņemu kaut kas siens. Ko ar to darīt? Tas bija jautājums tirgplacīt. Vienkārši cilvēks nevarēja citu. Putnu būri, CD atskaņotājs meklē. Tējas sēne meklē, suņa siksniņa, suši īpašais piedāvājums un divritenis. Tātad, ko es no šī viss mēģināju saprast? Tātad, pie sienas un ko ar to darīt, mēs atgriezīsimies drusciņi pēc tam. Bet es mēģināju saprast, vai eksistē kaut kādas kopsakarības, vai mēs varam pateikt, protams, viena kopsakarība visām šīm lietām, tas ir CS novads, vai ne? Bet tās 3 kāzu kleitas man ļoti sašuta. Es sāku ruņā. Viņas man bija pirmās tajā. Bet, es tā kā pēc kārtas no viena cilvēka. Jā. Tu pa vidi iespējams bija vēl kaut kāds apģērbs. Varbūt tas cilvēks kaut kādu drīzāk apģērbu veidošanu vai kaut kā tādu nodarbojās, zin kā. Jā, ļoti iespējams, bet man ir aizdoms, ka viņas bija lietots. Es tagad vairs neatcerēšos, bet viņas, man liekas, bija lietots. Jautājums, vai viņas bija lietots. Tur viss kaut kādi interesanti jautājumi. Un man grūti pateikt, bet katrā ziņā es nevaru izvilkt nekādu veidu patērētāju profilu no šitā laukā. Te nekā kopīgi te nav. Nē, es teiktu, te nevar paredzēt, ko viņš nākamo pārdos vai pirks. Jā, lūk, un tad ir tik interesanti, kad ir taču... Rimī klienti kārta apjukt šito sarakstu ieraugot. Uj. Nē, man jau liekas arī interesanti vienkārši tas, ka, tu jau tev ir kaut kāda ekspektācija, un man vienkārši liekas, vai ja tie sludinājumi sāktu ievirzīties kaut kādā virzienā, vai palielinātos, es samazinātos. Nemainītos grupas dalībnieku skaits, jo tāpēc, ka tur tikai 1000 cilvēku, tā kā īstenībā pofīgi. Bet šādu dažādību es varu tikai un vienīgi atbalstīt, jo tas šeit nav kaut kāds, te ir viss, kas vien ir iespējams. Tāds rītīgs, tāds garāžu sale tipa, tas tieši tā, un man pirmā asociācija, kas man radās, ir ar veikalos vietas, kas ir pie kasēm, tā, tu stāvi rindā, vai ne, ar saviem iepirkumiem pie lentes. Un te ir kaut kas, ko tu paskati, tu nezināji, ka tu to gribi, jo, ja tu zinātu, ka tu to gribi, tu to būtu paņēmis visdrīzāk, vai ne? Tas ir kaut kas tāpēc tāds, kas liekas mazos visādi šitais. Jā, mazās lietiņas, bet pēdējā laikā ir ļoti interesanti tas, ka veikali eksperimentē ar tām vietām pie kasēm, un ja kādreiz tur bija tikai kožļaimās gumijas un konfekts, kas bērnus tā kā vairāk varēja pamudināt, tad mūsdienās tur ir absolūti viss kaut kas, bet ka izrādās, kas tā būtu domājis impulsīvi, esam mēs pilnīgi visi. Lūk, un es sāku saprast, ka manā prātā šī grupa sāk asociēties ar tādu tā kā tirdzniecības vietu pirms norēķināšanās. Vai ne? Tā kā, tas nav kaut kas tā, jo tu nevari sagadīties tādu situāciju. Labi, es te skatos, griķi varētu būt izņēmums, jo šis ir brīdis, kad viņi zied. Bet nevar sagadīties tādu situāciju, ka tev kaut ko ārkārtīgi vajag. Tu ieej, kur ir? Labi, ok, var sagadīties, bet tas ir ārkārtīgi maz iespējami. Protams, tajā brīdī, kad tu pajautā kādam, tas ir citādāk, bet tā, jā, mēs esam sadarinājušies. Nāk tās, baigi tuvojās tās kāzas, pasties, 3 gabali! Ir izvēle cēsīs. Cik bieži iepirkšanās cikls ir kāzu kleitām? Šeit sievieties ir, viņš viss diezgan bieži, bet vispār viņš nav bieži, bet labi. Tas mans tāds secinājums par to, un te uzreiz man jāsaka, man reizēm ir bailes par to, ka, patiešām šis podcasts sāk kļūt populārs starp vietējiem cilvēkiem, kas šobrīd izstās masticam, bet, pēc to apstīsimies. Tu tā nevar teikt. Stop, nesaki man. Tu man nedrīkst teikt nekādu veidu apmeklētāju statistiku.
Bet pieņemot to, ka viņš kādreiz varētu kļūt savens, tad es lūdzu cilvēks nepārtrauciet šo, jo es jau nesmējos. Es vienkārši man ārkārtīgi mēs jau neievaļ ļaunumu, mēs jau tiešām mīlestību. Tieši otrādāk ar mīlestību, jo šī ir fenomenāla lieta. Es esmu parunājis citu pilsētu cilvēkiem. Viņiem nav šādas lietas. Tā, ka šis ir patiešām kaut kas unikāls. Šāds saraksts. Ne, tādas lietas, tādas kā olu, sēdeklīša un pudeles, ne, tādas, man liekas, citās pilsētās ir. Bet viņiem nav šāda saraksta. Ceļš ar to ir unikāli, jā, ka mums ir tāda kopiena. Mēs jau baziņu pilsētiņu īstenībā. Ciematiņš mēs esam. Maziņš ciematiņš. Lūk, tā kā jā, un domājot vienkārši par saturu, tad man nākamais jautājums, kas ir, vienkārši es izvilku laukā tieši to sienas un ko ar to darīt. Šogad visiem tā ir problēma, jo lai arī viss ir noplūdis, kartupeļi mums nebūs un graudu mums nebūs un nekā mums nebūs, bet viena lieta, kas mums ir zāle, kas man liek domāt, ka varbūt gaļas cenas varētu samazināties, bet mums sienu laiks šogad ir bijis, es domāju, diezgan labs. Varbūt ne visur, bet lielākoties. Tāpēc nav jau bijis karstums, lai viņš izdegtu. Jā, tieši tā, un turklāt ir lietas un viss labi. Un tad ir jautājums no cilvēka, tā teikt, sarakstē, ko darīt ar to sienu? Viņš ir daudz, viņa nav kur likt. Un viena no atbildēm bija aiznes uz mežu, lai viņš tur satrūdē. Un uzreiz rakstīja uz mežu. Uzreiz rakstīja apgalvos uz mežu, neko nedrīkst, tev vajag taisīt kompostu kaudzi dārzā. Tad man ir jautājums. Uz mežu neko nedrīkst nest? Kaut ko drīkst nest. Man vienkārši reizēm ir tā, ka ja cilvēks uzvelk robežas, man ieslēdzās Jungs to sauc par jogdara arhetipu. Tātad man ieslēdzās tā kā nedrīkst vai kaut kad drīkst. Šis ir vecs temats vēl no man iepriekšējā podkāsta gadus 10 vairāk apakaļ. Tad jau bija podkāsts, labi, varbūt tas nebija 10 gadus apakaļ. Tad jautājums, ja es braucu ar mašīnu pa ceļu, vai eksistē kaut kas tāds, ko atverot logu un izmetot mežā, es varētu teikt, ka es neesmu piesārņojis? Jā. Nu? Banānu miza. Un nekā? Nedrīkst. Kāpēc? Kā, tas ir bioloģiskais atkritums, tas banāns nav vietējais. Nedrīkst viņu mest pa logu. Un es vienkārši reizēm par šo aizdomājos. Tātad mēs ar bērnu staigājamies. Labi, tas ir privāts mežs, tajā kā tehniski, arī nedrīkst privātā, bet tur, ja bērns iet un ēd ābolu, mēs neņemam no tā meža atpakaļ serdi. Tas man liekas ārkārtīgi dīvaini, bet es vienlaicīgi apzinos, ka visdrīzāk tā tomēr ir drusku piesārņošana. Nezinu, kāpēc? Kāpēc tā ir piesārņošana? Nav jau tā, ka ļoti, ļoti labs piemērs tajā ir, kur, es nezinu, vai jums tā bija, kad jūs mācījāties, bet kad mēs mācījāmies, ka tu klasē kaut ko stundas laikā sāc ēst, ņem tik daudz, lai tu varētu visiem padalīties, jo ja visi košļās, tad mēs varētu pielietot to situāciju, ka, ja es metu banānu mizas vai kaut kādas KFC kaulus ārā, visi sāks mest, nē. Cik cilvēki braucot uz Rīgu banānu? Šī nav pareizā domāšana. Mēs pa bišķiņiem varam mest ārā. Kāpēc mēs nevarētu? Šis ir ļoti labi. Novietni. Kā? Bet īstenībā jau, ja tā padomā, ne jau visi ēd to banānu. Viens ēd aprikosu, vai neviens ēd apolu. Es domāju, ka... Viens smēķē cigareti. Tā padomā, labi, jau visi cigaretes gan ir piesārņojums. Redzi, un man tomēr gribētu domāt, ka šī nav pareizā domāšana. Domāt, ka tas ir piesārņojums, bet to dara tik maz cilvēku. Nē, labi, atkal. Nē, tur ir tā lieta, ka es uzskatu, ka tas nav piesārņojums, un tāpēc to var darīt. Nē, es uzskatu, ka tas ir piesārņojums, to nevar darīt. Tāpēc, ka tas banāns nāk no Dienvidāfrikas 25 dienās jau vairs nebūs tur. Ātrāk pat. Bet iedomājies, ka vietējā skudriņa, tā teikt, vietējā uzkačāsies aiznesīs projām gaismas pilu mums vietējās skudras. Nē, viņam tas ir kaut kas nepazīstams. Es domāju, ka viņi ir pilnīgi vienalga ir. Un šis ir ļoti, ļoti interesanti, jo es esmu diezgan pārliecināts, ka banānu iznirīgs mēs tārā, bet man ir jautājums, tālāk, labi, tātad mēs atradām to robežu starp manu uztveri par atkritumu un tavu uztveri par atkritumu. Banānu nedrīkst mest ārā, tāpēc, kas paslīdēs. Briedītis navadziņš. Un uz ceļa. Tāpēc tie visi tie ienākt. Jā, visi dzīvnieki. Tas viss ir vienkārši tā labs. Iet un man paslīd pret to. Tāpēc, ka es braucu banāns ēdus, lai pa Vaivas ielu. Vaivas ielu pilna vienkārši kritušiem dzīvniekiem šurīt. Bet labi, tātad. Bet man tas ir jautājums. Tātad, ja es esmu bijis tajā mežā un es paņēmu zaru no turienes, lai paspētos ar savu suni. Un tā jāņem līdz, tu nevar iestāt.
Nu, lūk, nē, nu tā, nu es saprotu, mēs esam jau tavu robežu pārkāpuši, tev tas viss jau liekas muļķības, bet es tā domāju, es to zaru paņēmu, es to sunu paspēlējos, tad es braucu atpakaļ ar mašīnu, un es atveru logu un izmetu to zaru pa logu. Es esmu piesārņojis vai nē? Tātad mēs sapratām no tevis jau, kad nē. Manuprāt, tas zars ir pamainīts, vai ne? Bet es piekrītu arī, tā nav piesārņoša. Un tad es tā domāju, labi, bet mēs paņemam zaru, un es izgrebu no viņa karoti. Un tad es braucu ar to mašīnu. Un izmet laukā to karotu. Tā ir piesārņošana vai nav piesārņošana? Nu, laikam jau nav, vai ne? Labi, es paņemu un cigarešu iemuti izgrebu, vai ne? Un tad es sapīpēju viņu, tad viņš ir netīrs ar to darbu, tad es viņu izmetu. Vai tā ir piesārņošana vai nav? Turisti tas ir. Nu, un es esmu diezgan pārliecināts, ka ir specifiski noteikumi, kas padara kaut ko par piesārņošanu vai par ne. Un man ir sajūta, ka zāles vešana uz mežu, jā, nav laba lieta, bet nu jā, neko nedrīkst. Man liekas, ka neko nedrīkst mežā atstāt. Vismaz es kaut kā esmu nesen audzināts. Bet savā mežā vai savā mežā es varu atstāt? Tikai man pieder mežs, teiksim. Man ir aizdoms, neliekas, kad ir kopīgie, tad tieši tāpat kā tu savās mājās nevari, darīt pilnīgi jebko, ko vien tu iedomājies. Es nevaru, ko tu savās mājās nevar darīt. Nu kā ir krimināla likums, kas tev aizliedz turēt nogalinātus cilvēkus. Ir aizliegts turēt nogalinātus cilvēkus mājās, ja es viņus neesmu galinājis. Nu tad varētu būt jautājums, kur tu viņus esi atradis? Nē, bet ja man ir walk-in freezer mājās, nu tagad saldētavu, kurā var iet. Viņi ienāk, vai tas viņus slēdz ciet vienkārši, ja tu esi iekšā pēc aizslēgšanas laika? Es viņu nogalināju, tu esi viņu nogalināju. Bet, piemēram, man ir blakus mājām morgs. Un ir Covid šitais pandēmijas laiks. Un man ir sagadījies tā, ka man mājās ir ieejamā saldētā, kurā ir vieta, aptuveni 20 cilvēku izmēra kastēm. Es drīkstu? Nav jau tā, ka es zaktu, es viņiem aizēju un pasaku, Džeki, man ir vieta. Tad mēs aizējam, tad ir tā vieta bijusi, vai ne? Mēs esam tieši taisamies parakstīt šo sadarbības līgumu ar morgu, un tad tas morga direktors nomirst, piemēram. Un, es modelēju situāciju. Un tad atnāk policija, pieklauja pie durvīm un saka, labdien, regulārā pārbauda, mēs gribam apstīties vienkārši, kas pirms notiek. Es nezinu, vai tādas eksistē. Man liekas, ka... Un tad es saku tā, Džeki, baigi grūti man šo izstāstīt, bet tātad neesat baigi pārsteigti, ja? Tad, kad jūs iesiet tajā istabā, tur varētu būt nedaudz negaidīts lietas, nevajadzētu tagad baigi satraukties par to. Un jāpiebilst vēl, man nav īsti papīru, kas pamato to. Man ir tikai jautājums, vai tas ir nelegāli. Nu, lūk, un viņš ir interesants tāds juridisks kāzus, maz iespējams, bet viņš ir iespējams. Man liekas, ka vienkārši nevar. Vienkārši nedrīkst. Labi. Tas, man liekas, arī neviselīgi kaut kādā veidā. Saldētavā, labi ventilētā. Nu, ko tas man neveselīgi? Vai morgu darbinieki krīt visu no kādām slimībām? Man liekas, labi, nav. Nu labi, bet mājdzīvnieki. Miruši mājdzīvnieki? Jā. Tur, cik grib. Tiešām? Jā. Tu es nezinu. Nē, es jau. Nu kā? Nu jā, ja viņš smird un kaimiņam traucē. Tad met ārā, es nezinu, aprots. Bet, nē, es nezinu, kā tur ir kaut kāda, ja to nav kaut kāds, es nezinu, šitais te, tur speciālais, tur suns ar iebūvētu permanento lādējumu elektronisko kaut kādu tur GPS trako lietu. Tas jāatgriež. Jā, kaut ražotāji pēc nāves. Tipa tā vēl. Tad, beidz, ir cilvēki, kas savus tur mājdzīvniekus, kā tu vai ieliec pats tur aprot kaut kur savu pagalmā vai ko, vai mājās tur izbāzeņus uztais vai ko, bet tev jau neviens neaizliedz. Tas jau ir... Pagalmā, kā tu pagalmā, tu nedrīkst viņu glabāt pagalmā. Ko? Savējo mājdzīvnieku. Beigt to? Nē, ja tev ir māja, skaidrs, es savā pagalmā visdrīzāk drīkstētu, bet ja tu dzīvo daudz dzīvokļu mājas 4. stāvā, tu vari kaķi nonest lejā un vienkārši norakt zem rožu krūmu, man liekas, ka tā nedrīkst. Labi, kāds, kas mūs skatās, klausās, gan jau, ka zinās labāk, varbūt var iedot mums kaut kādu feedback par šo tēmu. Lūk, tā tad... Par vietējām ziņām, man liekas, ka tas mums arī ir viss, kas mums sesijas var labstāsts tagad notiek. Kas tagad notiks, es nezinu. Palikušas ir vēl pāris nedēļas nogales mums šajā vasarā, tad mēs kā kultūras galvaspilsēta, man liekas, ka tomēr vēl eksistējam, lai arī tu netici, ka mēs esam īsti kultūras galvaspilsēta, bet man šķiet, ka mēs tomēr esam, ne? Pieņemsim. Kaut kas jau te mums tagad notiek, tūtās mums sāksies, man liekas, kad arī šitā kultūras nama sezona. Kāds sauc koncertu zāli. Īstenībā, tā ir tā incidentā lieta. Tā arī bija kultūras nama. Viss bija forši. Tagad tu pasaki kultūras nama, tas ir kaut kas vecs naftalīns padomu laika. Jā. Vidzemes koncertu zāli. Vidzemes koncertu zāli sāksies tūdās kaut kāda programma. Es jau 3 gadus kopš es šeit dzīvoju, esmu sev nosolījies
iet. Nē, es bijis nevienreiz. Tu neesi bijis nevienreiz? Jā. Okay, tas ir drusku trakāk, ka tu šeit dzīvo visam. Nē, nav tik traki, tad šī 15 gadu, bet... Man nav 15 gadu. Bet viņa nav... Manā prātā tur 15... Viņa nav tik tā kā... Es esmu tur bijis uz kaut kādu kinīti un varbūt uz kaut kādu pasākumu vai kaut kādu izlaidumu varbūt. Bet tā kā uz koncertu. Bet uz koncertu es neesmu tur bijis. Es biju vairākiem koncertiem. Es gan uz simfoniskā orķestra koncertu tur neesmu bijis. To gan vajadzētu. Es esmu bijis arī uz... Ir tāda, kā tu saki, ir tāda interesanta lieta, kā... tu zini, kad ir šie cilvēki, kas braukā ar cirkiem apkārt, vai ne? Un tas cirks pie mums te arī reizēm ir, vai ne? Un tad ir tie cilvēki, kas braukā ar tiem karuseļiem apkārt. Bet ir tādi cilvēki, kas braukā pa koncertzālēm apkārt ar kaut kādiem multimediāliem priekšnesumiem. Kingeļtangaļiem visādiem. Tā kā, jā, un es vien tādu bijis, tiešām neatceros, kā viņš saucās, bet tas bija ļoti interesanti, jo tas bija... tu nekad negaidi, ka koncertzālē kaut kas tāds ir iespējams, bet tas bija underwhelming. Tā kā tik ļoti pārsolīts un tik ļoti neizpildīts. Man liekas, ka, ja koncertzālē kaut kāds pasākums, tur vajag bišķiņu līmeni tam visam, jo tā tur ir tāda... Tur vajag līmeni, bet tur ir tas kā tu saka, man likās, ka... Glauna vieta. Nē, redzi, un tā ir tā interesantā lieta, ka, un šo varbūt vajag pārliecināties, bet ir koncepts tātad buyer beware un seller beware. Tātad kuram jāuzmanās par kvalitāti, kuram jāuzmanās par to, ka tā sasniegtā kvalitāte būs tāda, kāda ir ekspektācija. Un es visu laiku domāju, ka koncertzālē eksistē redakcionālā vērtība. Bet pēc tā pasākuma es aizdomājos, kāpēc lai viņi tur būtu? Nav jau cilvēks, kas ir kurators visai sezonai. Protams, ka tev kā pircējiem ir jāpavada savs laiks pārliecinoties, ka tas, ko tu apmeklē, ir kvalitatīvs. Un tas izmainīja drusku man domāšanu. Tagad nav tā, ka es akli vienkārši varētu iet kaut kur. Bet es uz pāris koncertiem jau aiziešu. Man tā domāšana par kaut kādiem tādiem kultūras pasākumiem vai par filmām izteikti. Man ir tik ļoti, es nezinu, vai zems, vai kaut kāds atžgāns, vai kas, bet man nav bijusi filma, kas man izteikti nepatīk. Manas top 5 filmas ir pēdējās 5 filmas, kuras es esmu noskatījies. Tur ir sava loģika. Jo... Es gan varu teikt, filma, kas tev nepatīk, nozīmētu filmu, pret kur tu jūti aktīvu negatīvu emociju, ne? Jo man liekas, ka filma, kur tev nepatīk, nozīmē filma, kur tev garlaiko, visdrīzāk. Ja tu neesi spēcīgas kaut kādas pārliecības turētājs, vai ne? Jo tāpēc, tā loģika ir tāda, ja man ārkārtīgi riebjās suņi, man nepatiks filmas par suņiem. Badīs basketbolists. Badīs. Ko tik Badīs nodarīs? Man liekas, Badīs Amerikas prezidents varētu būt nākošā sērija. Badīs pārdusē heroīnu. Badīs Šitam, man liekas, bija vaļā kaut kā. Badīs the pimp. Bet, tātad, ja tev riebjās suņi, protams, ka tev riebsies, tu nepatiks ar tās filmas, bet mūsdienās, vairāk cilvēkiem nav spēcīga šāda negācija. Man, piemēram, arī nav spēcīga negācija. Mums kājās bija tāds vienbrīd filmu maratoniņš, jau bet tāds secīgi mēs skatījāmies par sliktākajām uzskatītās filmas. Tajā laikā, par šo laiku viņas noteikti sakrājušās krietni vairāk, bet lielākā daļa no viņām izvērtās par ārkārtīgi labām filmām. Ir kaut kas tik slikts, ka ir labs, vai ne? Tajā laikā IMDb, man liekas, tikko bija parādies par... Un mēs skatījāmies, bija kaut kāds tur Drakula 3000, man nāk prātā, un kaut kas tiešām, ka tur ir, vienbrīd tā, ka tur vairs nav loģikas, un izskatās, ka scenārists ir aizgājis no darba, un tur vairs nav, nekas vairs nav. Un tās filmas, viņas beigās ir labas, Nē, es saprotu arī kaut kādas iekšējās vērtības tam, ka tur kaut kāda vecā latviešu filma varētu būt, bet tā filma, kas man raisīja visvairāk tā kā, kas notiek, kur ir kaut kāds stāsts, ir mans draugs nenopietnas cilvēks. Es neesmu pārliecināts, ka es viņus redzēju no sākuma līdz beigām. Es viņu līdz beigām nevarēju noskatīt. Man liekas, ka tas ir kaut kāda formāta, kā YouTube klipu savienojums, top 10 smieklīgākie momenti. Tas ir tāpēc, ka tu vienkārši viņu iepazini no YouTube klipiem visdrīzāk, un tāpēc arī... Nē, es viņu sāku skatīties. Par latviešu daļradi man ir tāds viedoklis, ka mēs tikai tagad sākam, kaut tā precāk pasaka, man vienmēr tas ir interesanti, tātad latvieši uztais filmu, kas ir super laba filma, pēc latviešu standartiem.
Man vienmēr ir jautājums, mums ir jāmīl savu vecā folkloru. Priekš kam vēlams viņi zina? Jo tāpēc, ka viņi tāda globāla, tāda darbīga, gan jau, ka ir, vienkārši es viņus nezinu, bet mums vienmēr ir tas, ka tas tev ir jāmīl, jo tas ir tavējais. No. Mēs tagad dzīvojam globālā sabiedrībā, un es varu teikt to, ka nē, man nav jāmīl tas, tāpēc, ka tas ir manējais. Ja man nepatīk tā filma, tad man viņa nepatīk. Emīla Nedarbi man patīk, piemēram. Sprīdīts man patīk. Tas ir ļoti daudziem cilvēkiem, īstenībā, nesaprotama lieta ir tāda, ka, tev nav obligāti jāmīl sava vēsture. Jā, nē, tas būtu jāsaprot. Man prieks, ka jaunatni to saprot. Tagad ir tā, ka tagad lēnām jau to var sākt darīt, bet kad es gāju kodā 7. klasē, ja es pateiktu, ka nē, man nepatīk, kad mums karogam tāds stāsts ir, piemēram. Man nav pātagām dolbī. Karogs cēsīs taisīts radies. To es zinu, bet man liekas, mūsu oriģinālis bija kantaini, tā kā ar X-iņu balto nevis. Bet kur viņš pazūd? Man liekas, būtu foršāks. Man liekas, ka nebija ar X-iņu balto. Nebija? Tu izdomāji kaut kāds. Nē, krustu balto. Tas karogs tāds ļoti slikts piemērs vienkārši. Nē, es saprotu, teiksim, liek mums skatīties, vai mums tagad jāiet būs tagad un jāskatās pilnīgi visiem ir dvēseļu putenis, vai ne? Nepatika man tas dvēseļu putenis. Un te ir tā, ka liela daļa no cilvēkiem pat viņiem ir uzreiz outrage, viņiem uzreiz saštums, pirms viņi vispār aizdomājas par šo, bet ir viens tas nesenais posms Latvijas kinematogrāfā, vai ne? Kur tās neatkarīgās filmas, viņš ir plus mīnus labas vienmēr, vai ne? Viņas apskata kaut kādas tur rakursus, vai ne, un šķautnes, bet tās lielās filmas, viņas vienkārši bija nekādas. Viņas bija sliktas. Viņas pasludina par Latvijas meistardarbiem, vienkārši tāpēc, ka tur ir bijis daudz naudu ieguldīt, vai ne? Un tad tur kaut kāds temats, kas latviešu sirdī viņiem būtu jābūt tuvam. Un ir vairākas šitādas, dvēseli putenis neesmu, bet tas par to Bermontiādu, tur tas brīnums, kas tas tāds vispār bija? Kaut kas, es nezinu, kā viņi caudās. Pilsēta pie upes man ļoti patika. Tur es redzēju pilsētu pie upes. Nē. Tā bija vienīgā, kuru mums skolā lika iet skatīties, tā bija vienīgā, kas man patika. Arī jaunā. Skolā, kad iznāca pilsēta pie upes. Jaunā kaut kāda. Es jau biju cēsnieks, man liekas, kad iznāca pilsēta. Es biju kaut kādā, man liekas, ka 10. klasē varbūt 11. Jebkurā gadījumā mums nav obligāti jāmīl mūsu vēsturi, tikai tāpēc, ka tā ir mūsējā vēsturi, jo citādāk mums nav tāda globāla skatījuma. Mēs bijām, kāds jau izlaužās vienmēr. Es biju ir tā, ka es neko daudz nesaprotu no klasiskās mūzikas, bet es biju uz Maris Andersons, vai ne? Man liekas, ka viņi tā sauc, viņš bija mums tāds, viņš nesen ir salīdzinoši nesen. Diriģents, viņš diriģēja Berlīnas filharmonisko orķestru. Un es aizbraucu, mēs paspējām pēdējo sezonu, ko viņš bija dzīvs, viņš, man liekas, tur arī nomira, esot amatā un noklausīties, un pat nezinot, kas tas tāds ir, man nebija plašs salīdzināšanas, tāds tīkls, lai es varētu pateikt, salīdzinot tur ar tā diriģentu, tur orķestra vai nevar tā to, bet tu zini, ka tā ir globāla lieta. Tas ir kaut kas tāds, kas nav mūsu paši, te atkal tūdaliņi, bāleliņi, vai ne, tur izlolots kaut kas mēģina aizbraukt uz ārzemēm, un tur cilvēki klausās, un domā, kas pie vēl tas tāds ir. Tas ir kaut kas, kas ir globāli, un tā sajūta, tā ir uzreiz cita latvietība, vai ne, kas tev piemīt. Un viņš nebija tur ne ar kaut kādu tur Latvijas karodziņu, kaut tam līdzīgi, kas to visu padarīja par farsu, bet viņš bija, tas ir globāli, viņš ir viens no pasaules pāris labākajiem, kas dara labākās lietas uz pasaules ar labāko orķestru uz pasaules. Es pārspīlēju par visu to labāko, vai ne, bet vienu no. Tas ir tas latvietiskums, vai ne? Nevis tik kaut kādus, es nezinu, tas liekas tik... Un atkal, tas nenozīmē, ka mums nevajag šo, tas nenozīmē, ka mums vajag veicināt tikai to un neveicināt šito, bet vienkārši to mēroga sajūtu vajadzētu kaut kā mēģināt mums iedzīvināt, jo... Vajag sākt vienkārši vairāk darīt un mazāk teikt, mazāk viss, kas ir... Viss jaunais, kas ir izdarīts, tur tā un šitā, nē, uztais pats. Jā, bet aizēj un uztais. Aizēj un uzfilmē, ko tu ļūrini te? Mums šitais bija kādreiz, tā kā es vēl spēlēju grupā, tad mums bija savstarpējā tāda noruna, kamēr kāds no mums nav aizsūtījis pieteikumu Eirovīzijas dziesmai, mēs nekad neko sliktu nedrīkstam teikt ne par vienu Eirovīzijas dziesmu. Jā, piebilst, mēs spēlējam metāla grupā, tad mums iespējamība to izdarīt nulle, bet tas bija tāds ētikas jautājums. Kā tu vari viņus aprunāt? Kā tu vari viņus aprunāt? Šogad ir slikts birums ar dziesmām. Lūdzu,
lūdzu, raksti, nē. Tagad piebildu, tas nenozīmē, ka visiem, kas sēž pie televizoru, būtu jāsāk rakstīt dziesmas, bet tas vienkārši drīzāk ir jautājums par to, ka, ja tu esi pietiekoši kompetents, vai ne? Lai tu varētu patiešām dziļi iedziļināties un pateikt to, ka mums kaut kas pietrūks, tur, piemēram, aranžijā, vai ne, vai tur kaut kādos, tur, nezinu, citos parametros dziesmu, tad varbūt, kad vajag, tad visiem tiem vajag saņemties, un varbūt tad tu, ja tu esi tik nikns, tad tev savu bērnu sūti uz mūzikas skolu, lai viņš būtu nākošā paudze ar tiem labajiem prātiem, vai ne? Tā ka tā, dīvāna eksperti, katru redz, mēs sēžam uz dīvāna, nevienam nepatīk. Vot, sašutums stūrīts dīvāna eksperti. Kas tik mēs neesam? Oi. Nē, ir tas interesantā lieta. Es nezinu, man vienalga. Tā tad, ja cilvēks ir kaut kamā labs, tad mums ir vienmēr viedoklis, ka viņš ir labs arī visā pārējā. Bet tā interesantā lieta ir, ka ir otrādāk. Jo labāks cilvēks ir kaut kādā šaurā lietā, jo viņš īstenībā mazāk saprot par pārējām lietām. Jā, Jack of all trades, master of none, but better than a master of one. Opa, šis bija garš. Tu pārlūkoši. Okay, labi. Labāk zināt vairāk virspusē nekā vienu ļoti padziļināt. Tad tieši tādā, jā, virspusējā situācijā. Ikdienas sarunā. Ikdienas situācijā labāk zināt daudz lietas mazliet nekā vienu ļoti. Un es piebildīšu, ja jau mēs runājam par to, kā būtu labāk. Bet labāk būtu saprast, ka tajā brīdī, kad kāds par kaut ko vienu zina dziļāk, viņa viedoklim ir pārsvars par tavēju. Jo citādāk mēs varam patīt uz apakaļ mūsu visu Covid zāgu un pateikt to, ka mēs visi bijām pēkšņi ārkārtīgi lieli šie virusologi. Man vispār tas tik ļoti atklājās, ka īstenībā, visiem mums ir izglītība. Mēs tur ir 10 gadus cilvēks mācījies, viņš ir muļķis. Te būtu man kontroversija. Man jāprecizē pret Covid, protams, tad, kad tās bija tās lietas, protams, bet te ir jāatzīst, ka es iespējams neesmu pret kaut ko citu vakcinējies. Man vienmēr ir, mēs katru reizi, kad ar sievu, sevišķi, ka mēs ar bērniem, izrādās, ka man kaut kas nav, un ja mēs kaut ko uz vietas varam uztaisīt, mēs uztaisam, bet nevienmēr to var. Un, kā man ieteica ārsts, vispār vajadzētu uztaisīt kaut testu uz antivielu, viņi teica, ka iespējams tev kaut kas ir pa 5 reizēm sadurts, un kaut kas nav sadurts vispār. Uz man jautājumu par to, vai tā nevajadzētu būt centralizēta kaut kādā datubāzē pieejamam un platī rokas, bet iespējams, ka tagad ir. Es vienkārši sen neesmu. Varētu būt, ka tagad ir, bet... Jo es nekad teiksim tā, tā potēšanās pase. Lai es pilnībā atbildētu sev, man tas nav, bet lai es pilnībā atbildētu sev jautājumu. Tu nevar neko potēt iekšā, kā tev var 5 reizes iepotēt bez potēšanas pases. Pie kādiem ārstiem tu ej, saki man? Varbūt pie sievas, man potēšanas pases, man nav jausmas. Bet nē, teiksim tā, lai pilnībā atbildētu uz tavu jautājumu par to, vai es esmu potējies. Es esmu potēšanās entuziasts, bet neesmu labs potēšanās administrators savā ķermenī. Tātad, ja jums kaut kas ir durams, duriet, es esmu pilnīgi es esmu absolūtais atbalsts. Pēc tam izstāstīsiet. Kas var notikt, ja tu pārpotējies? Es īstenībā nezinu, man nav jau... Pārāk veselīgs. Ja tas būtu mirstama lieta, un tu taču nepotētu lieki cilvēku. Acīm redzot, tā nav mirstama lieta. Jā, acīm redzot, es esmu pilnīgi kā tu saki, es esmu, piemēram, encefalīta kriptonīts, vai ne? Es ieju mežā, ērts skrīt ap mani, jo tāpēc, ka es esmu 10 reizes pēdējos 2 gados savakcinējies, bet es noķeru tuberkulozi. Cik stulbi. Es visu laiku baigi bijis uzmanīgs, bet... Čalis, jā, neviena slimība nesaukstājās un bam, lepra. Ir tāds teiciens, kam jānoslīgs, to nenošaus. Jā, lielā. Tā kā kaut kā tā. Ļoti interesanti. Varbūt par Latvijas kaut kādu līmeņu ziņām mēs varam parunāt. Kā uz tevi ir atsaucies mūsu jaunais alkohola tirdzniecības aizlieguma likums? Jo es pagājušajā nedēļā atceros, tu teici to, ka man tas vairs neinteresē, bet kad es esmu vecs, man dzīvē viss ir kārtībā un iekrit. Jā, svētdienā, tieši tā. Vakarā es vienkārši ieju veikalā, kas ir interesanti, alkohola veikali, tu jau gan jau pamanīsi, ir izmainījuši savu darbu laiku, un tāpēc nejauši ieklīst alkohola veikalā vairs nav iespējams ārpus laika, bet es ieklītu parastā veikalā, un kaut kādu vienu alu es paņemu, pat neko, un pārdevējiem saka, es nedrīkstu jums šo pārdot. Jā. Un es domāju, un ir sekundes desmitdaļa, kur es domāju, vai tiešām man ir jāuzrāda mans personu apliecinoši, un tā es saprotu, nē, nav tomēr. Un tas uz īsu brīdi es jūtos ārkārtīgi entuziastisks, bet nē, un tā, kad uz mani šis jau ir atspoguļojies. Uz mani arī vienā situācijā, kur es
lietu, kuru man bija jābūt. Man tikai tu mēģināji taktiski. Aizbraucu speciāli, tā kā es sēdēju Cēsīs līdz 10. Es gaidīju, kad varēs aiziet nopirkt ļargu. Varētu braukt kaut kur. Tev ir otra galējība. Tā kā, jo es būšu kaut kur nebūs iespēja. Es tur esmu visu dienu un viss. Un tad es, man bija tāds, ko es vēl varētu Cēsīs izdarīt. Man ir aizdoms, ka es nojaušu, par ko ir runa. Lai gadījumā kāds cits no klausītājiem, skatītājiem arī nojauš, par ko ir runa, es vēlētos vērst uzmanību uz pašu sērdi tam, iespējams, uz ko tev bija jādodās, kas tas tāds bija. Jo, ja mēs runājam par vienu to pašu, tad šis bija viena no maniem saštam pilieniem no pagājušās nedēļas. Labi, es vairs neko neslēpšu. Es domāju, varbūt domā par Weidenfestu, bet tātad... Ko tu saki vispār? Lūk, tātad es teiktu, ka ja tā bija, tad to es rīkojos absolūti neētiski, bet pareizi. Jo tāpēc, kad es lasīju, tātad man nolasīja kaimiņiem, jo viņai arī tas likās dīvaini. Tātad Weidenfest tur kaut kāds tur uzsaukums bija publicēts. Mēs tā kā neatbalstām alkohola lietošanu pasākumu, kaut kas tam līdzīgs, blablabla, kaut kas tur. Jā, tur ir bez alkohola pasākums. Iedzer brāli, nodzer prātu. Prāts vien bēdu kaudzes ceļ. Gudrais domas kaudzē krātu. Nē, muļķis domas kaudzē krātu. Gudrais viņas elleveļ. Kā tu liekas, kurš ir sarakstījis? Šeit Weidenbaums, protams. Vai viņš stāv sajūsmā lēkāt no prieka? Tur ir bišķiņ cita lieta. Tur ir tāda situācija, kad... Es jokoju. Tas ir vienkārši jaunieši to pasākumu organizē, bet tas nebija Weidenfesta dienā, tas bija diena pirms. Ok. Nu, labi, tas organizātoram cita lieta. Tas varbūt drusku izpērk to tev vainu, bet nē. Druski. Tas viss ir tikai vienīgi likumsakarīgi. Man likās ārkārtīgi interesanti par to, ka mums tā kā cilvēks, kas diezgan ir slavens ar savu alkoholu lietošanu, bet te atkal jāpiebilst, ja viņš dzīvot mūsdienās, es tikko aizdomājos, dzīves temats, mēs nepaspēsim visi izrunāt, bet padomājam tagad par lielu daļu no slaveniem darbiem. Literāriem, mūzikas un tā tālāk. Es neteikšu to slaveno George Carlins, vai tas bija, vai ne, tas bija Bills Hicks, kas teica to. Ja tātad, ja tu esi pret narkotiku lietošanu, pret alkoholu lietošanu, aizej mājās, paņem visus savus platus, visus savus ierakstus, visus savus mākslas darbus, visus savus grāmatas un vienkārši sadedzina viņus. Ja tas, ka visi tie cilvēki, kas sarakstījuši tos tavus darbus, kas pavadījuši tev tavā dzīvē, visu tavā garā, visu dzīves garumā, ir bijuši fucking high on drugs. Tātad abstrahējoties no tā. Bet pieņemsim, ir cilvēkiem arguments tagad, kā Weidenbaums būtu dzīvos mūsdienās, viņš nebūtu dzērs. Bet viņš nebūtu Weidenbaums, viņš nebūtu sarakstījis šos darbus. Un tajā brīdī mēs mēģinam, mēs kā sabiedrība mēģinam mazināt gan šaustīšanu, vai ne, pašu šaustīšanu, gan mēs mēģinam samazināt dvēseles sāpes, ja tā mēs varētu teikt. Bet tas ir tās, kas rada, vai ne? Tās ir tās, kas tevi salauž, un pa to salauzto vietu kaut kas iztek laukā. Tas ir tas, kā es to prastu. Cilvēks bez piedzīvojumiem un pārdzīvojumiem nevar radīt nekādu mākslu. Un tas ir interesanti, ka mēs mēģinam pārdzīvojumus aizvietot bieži vien piedzīvojumiem. Cilvēks saka, paceļo drusku, piemēram, vai tam līdzīgi ceļošana atver prātu. Kādu prātu atver tā ceļošana? Pilnīgi negodīgi, tev vienkārši nospiedumu daudzums uz smadzenēm palielinās. Vai tas tavs dvēseles moks kaut kā atrisina? Nē, priekš tam mums, protams, ir kaudze ar medikamentiem, kas ir arī interesanti lieta. Bet, kā es to redzu, ir jābūt rūpīgiem domājot par to, vai mums pilnībā vajadzētu likvidēt jebkādu veidu dvēselisks un emocionāls konflikts situācijas, laikam ir tas, ko es gribu teikt. Jo tas viss, man liekas, padara mūs par ilgdzīvojošiem, jāatzīst. Ilgdzīvojošākiem, bet drusku tomēr nepārāk, varbūt radošiem. Bet varbūt arī ne, varbūt es kļūdu. Un visdrīzāk es kļūdos. Man liekas, tas veco laiku skatījums uz šo visu ir. Tā ka es nesaku, es nesaku balts, es nesaku melns, bet padomājam par to, ka varbūt tādā atskatīšanā. Protams, ja mēs esam tajā brīdī, tad mēs esam humānisti. Mēs teiktu, Weidenbaum, kā viņam bija vārds? Edvards, jā. Edi, padomā rūpīgi. Pirms tu cel šo kausu sev pie lūpām, vai ne? Padomā rūpīgi.
Vai arī skaties uzmanīgi, iedzer brāli, nodzer prātu, vai tas ir rīnas, ko likt iekšā. Padomā, varbūt tas atstāja negatīvi. Tad, jā, bet mūsdienās atskatoties, tas bija tāds cilvēks tādā laikā, tas bija ok, man tā lieta. Nezinu, skatīsimies. Kā to dzēju vispār vērtē, tas arī ļoti interesanti. Kā tu nosaki, ka šī ir laba dzēja? Mums pat laimi vairs nav laika. Par to mēs parunāsim nākamajā epizodē. Šajā epizodē mēs noskaidrojām to, ka ceļš ir ļoti bagāts ar kultūru galvās un pilsētās. Mūsu tirgus placī var nopirkt īstenībā visu, arī, ja tev vajag 3 reizes aprecēties, un Jānim ir palikušas vai 200 vai tikai 2 pirmdienas, to mēs noskaidrosim nākamajā epizodē. Un kā ierasts mums ir... 200 nav tik daudz, es tomēr gribētu piebilst. Ja es nevaldos aptuveni 4 gadi, bet labi, skatīsimies. Tie ir aptuveni 4 gadi, jā. Es mēģināju lielu skaitu iedomāties. Kā ierasts... Tas bija tas lielais skaitlis, ko tur iedomāt. Ok, labi. Uz beigām mums ir komentārs no skatītāja pie iepriekšējās epizodes. Baiba Bambāla raksta, ko var par to kakāšanu. Nevar nopietni runāt. Mēs esam izklaidējoši ziņu raidījums Cēsu rīts. Atradāmies mēs Cēsu skaņā www.cēsuskaņa.lv. Raksti mums, kur tu vēlies rakstīt? Jāņa numurs ir 261. Paldies, uz redzēšanos un ar labvakar. Ar labvakar.